Marko, rīt lidojums uz Čehiju, un šobrīd tāds grafiks, ka katru dienu viens otru redzam, katru dienu darbs. Kā tu jūties šajā ritmā? Fantastiski, jo vairāk spēles, jo labāk, mazāk treniņu. Kāds bija šis pēdējais treniņš pirms došanās uz Prāgu? Ilgāks nekā parasti. Atstrādājām visu, lai nav tas jādara rītdien. Rīt ir ceļā jāpavada vairāk laika, tāpēc rītā būs vieglāks treniņš. Šodien visu izpildījām un sapratām, kā jāspēlē un kas jādara. Playoff kārta, kā tev ir iekšē? Ir tā sajūta, ka ir kaut kāda liela spēle priekšā? Pagaidām vēl nē, gan jau, ka rītā būs, ka ieradīsimies tajā stadionā lielajā pusē, viņš būs jauka pilns. Un, jā, cerams, būs laba atmosfēra. Kas ir tās lietas, ko esat ieraudzījuši par Prāgas Spartu, tas futbols, ko viņi spēlē? Aktīvs futbols, pressings, tehniski futbolisti, laba līga, tāpēc būs grūti. Vienkārši ir jānospēlē savu labākā spēle. Un, jā, galvenais atdot visu uz laukumu, lai nebraucam atpakaļ ar kaut kādām domām, kad kaut ko neatdevām, kaut kas nesanāca. Kas būs tie galvenie faktori Čehijā? Divcīņas, otrās bumbas, standarta situācijas, jānospēlē tajos aspektos pēc iespējas labāk, un tad jau arī individuālā kvalitāte mums tā ir labā līmenī, un tā galvenais ir jāizmanto. Tā iespēja, nevis iespēja, bet tas, ko jūs paveicāt, daudz gūtie vārti pēdējā spēlē, tas iedod kaut kādu tādu vieglumu sajūtu, pārliecības sajūtu? Viennozīmīgi. Tonijam, domāju, daudz ko tas deva tie 4 vārti, tāpēc patīkami, ja pret jebkuru komandu gūt vārds, tomēr dēļ tā arī spēlējam futbolu, dēļ gūtiem vārtiem, dēļ uzvarām, vienalga pret kādu komandu tas ir, tāpēc tas tev papildus emocijas un papildus smaidu katram doties uz Čehiju ar labu garstāvokli. Paldies tev! Paldies.